Amputētas kājas, salausti spārni, izpostītas ligzdas un bojā gājuši mazuļi. Tā ir situācija, ar kādu šobrīd saskaras Latvijas stārķi vētru un slapjās vasaras kontekstā. Pirmie upuri piefiksēti Madonas pusē Bērzonas pagasta Sauleskalnā, kur lūstot vecam kokam un gāžoties Latvijas zemākajai stārķu ligzdai, bojā gāja visi 4 stārķu mazuļi. Viņa, protams, bija būvēta lielāka, lietus līst, koks paliek tikai švakāks, bet ļoti neveiksmīgi apgāzusies tieši otrādāk stārķēniem virsū. Sazvanīju kolēģi no Patversmes, braucām tur cerībā, ka varbūt kāds stārķēns tomēr ir dzīvs. Bet jā, redzējām jau, ka tur vecāki stāv augšā uz tā koka bēdīgi un apkārt nekur mazie stārķēni nesteigāja. Un tad jau varēja redzēt no vienas ligzdas, kad jau spārniņš ir ārā jau beigtā putnēna. Rakām mēs vaļā to ligzdu, izvilkām tos 4 mazos un visi 4 bija pagalam. Pēc pāris dienām stārķu ligzda šoreiz no elektrības staba nogāzās otrā Madonas pusē, Sārkaņos. Šoreiz putniem izdevās izdzīvot, taču vienam no stārķēniem nācās amputēt kāju. Kā skaidro ornitologi, šāds stārķis var izdzīvot tikai cilvēka aprūpē. Tajā pat dienā par kārtējo nokritušo ligzdu ziņu saņemam no Vecpiebalgas un vēl pēc mirkļa no Gulbenes puses. Arī tur tās smaguma dēļ sasvērušās un nokritušas no elektrības staba. Stārķus atradām dzīvus. Un es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir izveidojusies tāda situācija, ka tu nezini, ko darīt. Tādēļ nekavējoties Jolanta sazinājusies ar ornitologu un tālāk rīkojusies ciešā saskaņā ar viņa ieteikumiem. Uz šķūnīša uzlikām kasti. Varbūt nav tā labākā vieta. Vajadzēja kaut kur augstāk, bet šobrīd viss ir pielījis un dubļos, ka tu pat pacēlājus nekādas nevari atvest, pielikt klāt, lai uzceltu kaut kādu kasti uz jumta. Būtu jau labi, ja varētu kaut kādu stabu iedzīt zemē, uzcelt vismaz pacēlumu no zemes, lai lapsas netiek klāt. Bet šobrīd te ir dubļi, tas stabs tur tāpat tās neturēsies. Un mēs vīru viņus pārnesām. Viens paņēma lielāko, es biju mazāko paņēmusi, un mēs aiznesām uz to sataisīto kasti. Mēs vilkām cimdus. Ornitologs it kā teica, ka tas varbūt tās nebūtu stārķiem tik būtiski vai ne, bet mēs drošības pēc paņēmām, jo arī nezinājām, kā viņi uzvedīsies, bet ļoti mierīgi. Mazie jaunajā ligzdā jau iejutušies, taču vecāki, lai arī uzturas turpat pagalmā, savām atvasēm vēl netuvojas. Tādēļ Jolanta uzsākusi piebarošanu. Es devos uz veikalu pēc vistas gaļiņas un akniņām. Mēģināju viņus kaut kā barot, bet pagaidām es domāju, ka viņi ir nobijušies. Kad man jau bija bijuši putni, gan zosis, gan vistas, gan vispārējais, un iemācīt ēst, un tā tālāk jau var. Man mamma kādreiz sen atpakaļ arī bija stārķi nelaimi, viņa siltumnīcā audzēja, un mamma teica, viņa saka, negribās atcerēties par to, kad vajadzēja vardas ķert un visu pārējo, un viņa tā kā ēda šausmīgi daudz. Jūs esat arī gatava vardu ķert? Es nezinu. Nē, ja ir iespēja, kad kaut ko var darīt lietas labā, jā. Es nezinu, citiem liekas tas stārķis, kas tad tur ir, jā, daba, ar to vajag samierināties vai tā, bet ja tev notiek kaut kas tāds sētā, grūti jau ir samierināties, tā vienkārši pateikt, lai tur lapsas atnāks apēdīs, ja? Es tā nevaru. Vienu gan Jolanta nesaprot, kurš īsti ir atbildīgs par šādām situācijām. Pavasarī es sadalas tīkliem jau rādīju to lielo kaudzi. Es teicu, ka jums tas stabs tāds, tā kā sāk šķiepties, vai tur tas ir kaut kā jānoņem nost, vai kas to dara, es nezināju. Man neko neatbildēja. Jo mēs arī paši neko nevaram izsaukt, kā saka, kaut kādus pacēlājus vai kaut ko, jo tas nav mūsu īpašums, ja, tas stabs. Un pie elektrības līdz tur netālu, un tas arī nav prāta darbs. Ja. Tā kā kas to dara, vai dome, vai sadalas tīkli, vai kurā atbildībā tas ir, es nezinu, vai vispār tas ir kādam atbildībā. Es saprotu, arī domēs ir līdzekļi tik, cik viņi ir. Vai viņiem būs nauda uz tādiem pasākumiem. Kā skaidro jau sākumā pieminētā Bērzonas pagasta pārvalde, šeit nav stāsts par naudas līdzekļiem, bet īpašumtiesībām, jo, piemēram, Sauleskalnā izpostītā ligzda atrodas uz privātas zemes. Tāpat nav īsti skaidrības, kā jārīkojas ligzdu nostiprinot vai nojaucot, lai tas nebūtu pretrunā ar dabas aizsardzības likumu. Uz šo jautājumu īsti neprot atbildēt vairāki RTV uzrunāti ornitologi. Līdz sazinamies ar stārķu pētnieci Māru Janaus, kuras darba pieredze šai jomā mērāma 5 gadu desmitos. Šobrīd šiem putniem iznīkšana un kaut kāda izsušanas draudi nepastāv. Bet, ja vien ir iespējams, tad, protams, baltajiem stārķiem ir jāpalīdz un vai jānostiprina ligzda, vai jāuzceļ tā ligzda kādā citā vietā un jānovieto tur atpakaļ stārķēni. Bet
ir daži noteikumi, proti ir jārūpēs par savu drošību un kategoriski nevajadzētu kāpt pie ligzdas, ja tā atrodas elektrības staba galā. Šādos gadījumos vajadzētu sazināties ar vietējiem sadales tīkla darbiniekiem un lūgt viņu palīdzību. Savukārt, ja ligzda atrodas jūsu īpašumā un jaušams, ka tā pielijusi smaga, pētniece iesaka no apakšas ligzdā izurbināt caurumu, lai liekais slapjums notek. Tāpat viņa noraida bažas, ka cilvēka tuvošanās ligzdai var atbiedēt putnus no viņu mazuļiem. Visu mūžu nodarbojos ar putnu pētniecību, un tas ietver sevī arī ligzdu apmeklēšanu, olu apčamdīšanu, putnu ķeršanu, gredzenošanai. Protams, nevajag ilgi uzturēties pie ligzdas un bez vajadzības ņemt rokās olas un mazuļus, bet tas, ka viņi tur kaut kādas smakas pēc tam neatgriežas, tā nav taisnība. Savukārt, runājot par stārķu izbarošanu, ornitoloģija atgādina. Valdie stārķi ir gaļēdāji. Viņi ēd gaļas kaut kādus atgriezumus, teles, kurmjus, vardes, čūskas. No putras, maizes un kartupeļiem gan viņiem nekāda labuma nebūs. Prieks par to, ka jūs tam pievēršat uzmanību, un es jūtu, ka ir cilvēki, kam par to sāp sirds un ir rūpe un ir gatavi darīt. Tas bija tas pats galvenais, ko es gribēju pateikt. Vēl tikai jāpiebilst, ka nereti stārķu ligzdās mīt arī apakšīrnieki, mazie putni, kuri šādās situācijās ir apdraudēti līdz ar stārķiem. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.